Labdien, te ir Skals, un šajā pamācībā es jums pateikšu, kā sākt lietot vertex manipulation un clipping tools. Tātad tie ir šie tūli. Tā, Valvehammer editorā jūs varat darīt vairāk lietas nekā tikai taisīt kastes. Teiksim, ja es uztaisu šādu kasti, es varu lietot vertex manipulation toolu. Uzspiest uz viņu. Uzspiest vienā vietā objektam. Un vienkārši vilkt viņu. Un jūs redzat, kā mans objekts pārvērtās. Tā jūs varat darīt visās pusēs, bet jums ir uzmanīgi tas jādara. Ja es tagad pastīšos check for problems, man problēmas nav. Bet, teiksim, ja es paņemtu objektu un ievilktu viņu šādi iekšā, man būtu problēma, jo šo objektu es nepareizi rīkojos. Tātad jums jābūt uzmanīgiem, kad jūs to lietojat. Clipping tools ir vēl viens tools, ar ko jums jābūt uzmanīgiem. Jūs varat uzspiest uz šito tūlu, uzspiest vienā vietā uz objektu, teiksim šeit, un tad vilkt pāri, ja. Tas, kas būs sarkans, tas pazudīs no objekta. Tātad, ja es spiežu Enter, es to vietu no objekta noņemu vispār nost. Jā. Bet ar šo jums arī jābūt uzmanīgam, jo jūs varat trūcīgus objektus uztaisīt un jums var notikt error. Tātad es varu šo objektu kustināt apkārt tagad ar vertex tūli. Es varu vēl vienu pusi viņam noņemt nost. Un tā tālāk. Jeb es arī viņu varu uz pusēm sagriezt šādi. Pārvērties daļu no viņa. Un tad pārmainīt viņu ar vertex tūli. Tātad vertex tools vienkārši ļauj jums vieglāk mainīt objektu vairākos veidos. Jums nav jāmaina vienkārši šādi. To objektu jūs varat vertex tūli lietot. Viņu visādos veidos nomainīt. Bet, tā, kad jūs sākat lietot to tūlu, vienmēr paskatieties map, check for problems. Ja jums ir problēmas ar objektiem, jums to pateiks šeit. Jo, ja jūs jocīgus objektus uztaisīsiet, jums nepārvērtēsies mapa BSP failā, vai jums būs kaut kāda error spēlē un tā tālāk. Jūs šādi, teiksim, varat uztaisīt cilindrus. Vienkārši uzspietot uz clipping tūlu. Un tad noņemiet puses nost no to objektu. Tā jūs varat uztaisīt cilindru. Bet jūs arī varat iet šeit, kur ir primitīvs, objekts, blok. Jūs varat izvēlēties cilindru. Cik faces tas ir, cik puses viņam būs. Teiksim, uzliksim 12. Tagad taisīsim kasti, bet parādīsies nevis kasti, parādīsies cilindrs. Bet jums būs pēc tam jāpārmaina apakaļ uz bloku, lai varētu kasti sakot taisīt. Un arch jūs varat uzvilkt, teiksim, šeit. Un izvēlēsim 12. Spied
bet jums uzmanīgi tas ir jādara, ja jūs redzat, ka šeit ir ļoti daudz sejas tam objektam, ja? Tas nozīmē, ja jūs ļoti daudz šitāds objekts ieliksiet mapē, tad jums būs ļoti daudz lagu. Tas arī ir viss.